Jau otro reizi Centra partija ir iesniegusi Centrālajā vēlēšana komisijā iniciatīvu par Saeimas deputātu skaita samazināšanu. Pirmo reizi 19. gadā es pats aiznesu. Mēs iesniedzām iniciatīvu, kur bija rakstīts, ka tādā un tādā pantā 100 vietā jāraksta 50, un attiecīgi mēs ietaupīsim vairākus miljonus gadā šo liekājušu skaitu samazinot uz pusi. Tagad mēs aiznesām iniciatīvu, kura bija pat vēl sīkāk izstrādāta, bet ņemot vērā, ka viņi saprata, ka tiešām tauta var samazināt deputātu skaitu, tad pagaidām Centrālā vēlēšana komisija pieprasīja, lai mēs faktiski izlabojam vēl tur rentos konstitūcijas pantus un sagatavojam jaunu satversmes projektu, un tad viņi būs gatavi rīkot referendumu par deputātu skaitu samazināšanu no 100 uz 50. Labi, es uzrakstīšu jaunu konstitūcijas projektu, tā ka drīz būs referendums, vai vismaz sāksies parakstu vākšana, kur jūs varēsiet izvēlēties, vai jūs vēlaties barot 100 liekājušus Jēkabielā vai 50, un varbūt tos 50 varētu dabūt arī tādus, kuri kaut ko dara. Jo faktiski pašlaik 100 cilvēku tur galīgi nav vajadzīgi, tiek samazināts skolas, slimnīcas, vispārējais, tad samazināsim arī tur. Jo pašlaik viņi 80% likumu saņem no Eiropas Savienības, līdz ar to darbu tur nav tik daudz, un 50 cilvēku tiks galā pilnīgi droši. Skaitu faktiski izlemsiet jūs.